Nu jā, mani interesēja aina no Andreja Tarkovska filmas Solaris, kurā mēs redzam tādu iedomātu nākotnes pilsētu, bet kas īsnībā tika filmēta 71. gadā Tokijā. Tarkovskis gribēja oriģināli, laikam tā baumo, ka viņš gribēja braukt uz Osakas pasaules ekspo 70. gadā, bet viņam pārāk ilgi prasīja to vīzu dabūt, lai izbrauktu no Padomju Savienības, un tāpēc viņš beigās nofilmēja to nākotni Tokijā. Un man bija paredzēts braukt uz Japānu 2 reizes, bet tiem braucieni bija paredzēti laikā, kad pasaulē bija globāla pandēmija un ceļošana nebija uz Japānu tajā laikā iespējama, bet tas darbs man bija jāuzstājas, un tad es viņu nofilmēju Rīgā. Tas darbs ir tapis dēļ tā, ka Ievas domas kā māksliniecei tika virzītas, teiksim, Japānas, Tokijas virzienā, jau nokļūstot līdz Tarkovska dairadē. Kaut kā arī to visu caurvīt tas jautājums par to, kā kādreiz cilvēki iztēlojās nākotni, un kā mēs to varam iztēloties šobrīd. Man liekas, ka Ievas gadījumā arī skatoties viņas dairadu kaut kādā pārskatā kopumā, viņa strādā ar fotografiju, un arī video ir kaut kas, kas bieži parādās Ievas darbos, un man šķiet, ka tas nav kaut kā tā pašmērķīgi, ka tur ir doma iet kaut kādā kino virzienā vai īsfilmu, ka drīzāk tādā veidā tiek materializēta ideja. Ka mākslinieks nonāk tādā situācijā, kur viņš darbojās kā režisors līdzās operatoram un strādā ar aktieri. Mēs to īstenībā novērojam arī laikmatīgajā mākslā šobrīd, dažādos mēdījos top darbi šādā veidā. Jā, man liekas, mani interesē tieši šī vēsturiskā aina un ko tas nozīmē ielikt fikcionālā stāstā, kur viss pārējais ir filmēts ar aktieriem studijā, principā vienu ainu, kas ir īstenībā dokumentāla. Domājot par nākotnes, īstenībā diezgan daudz domāju par klimata pārmaiņām. Tad, kad tas video bija pabeigts un kad viņš bija jārāda Japānā, uz kuru es nevarēju aizbraukt, kad mums cilvēkiem Austrum Eiropā atkal domas par nākotni sāk saistīties arī ar domām par karu. Interesē stāstniecība un kā tā var būt dažkārt arī manipulatīva. Tāpēc man liekas, ka tie mani video darbi, lai gan viņos ir diezgan daudz, tiek izmantots vai ne naratīvs un aktieri. Īsnībā tas ir arī komentārs par to, kā mēs patērējam stāstus un attēlus.